Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai sāktu, pārliecinieties, ka jums ir pieejami visi nepieciešamie rīki un resursi. Šajā procesā jums būs nepieciešama Windows instalācijas USB ierīce vai DVD disks, kā arī piekļuve BIOS iestatījumiem. Ja jums ir radušās problēmas ar BIOS piekļuvi, varat izmantot bezmaksas diagnostikas pakalpojumus, ko piedāvā vietējie servisi. Šie pakalpojumi bieži ietver iespēju saņemt ierīci pie durvīm, kas ir ļoti ērti. 1. Pievienojiet ierīci barošanai, pirms sākam pārliecinieties, ka Asus V3607 ir pievienots strāvas avotam. Tas nodrošinās, ka ierīce neizslēgsies procesa laikā. 2. Ieslēdziet datoru, nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu datoru. 3. Piekļūstiet BIOS, uzreiz pēc datora ieslēgšanas atkārtojiet nospiest taustiņu F2 vai Dell, lai piekļūtu BIOS iestatījumiem. Ja tas neizdodas, mēģiniet vairākas reizes vai konsultējieties ar bezmaksas diagnostikas pakalpojumiem. 4. Navigējiet BIOS, kad esat BIOS, izmantojiet bultaustiņus, lai pārvietotos pa izvēlēm. Meklējiet opciju, kas saistīta ar boot vai boot order. 5. Mainiet boot secību. Iestatiet USB ierīci vai DVD disku kā pirmo boot ierīci, lai Windows instalācija varētu sākties. 6. Saglabājiet izmaiņas, kad esat veicis nepieciešamos iestatījumus, nospiediet F10, lai saglabātu izmaiņas un restartētu datoru. 7. Sāciet Windows instalāciju. Dators restartēsies un sāks Windows instalāciju no jūsu izvēlētās ierīces. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu instalācijas procesu. 8. Pabeidziet instalāciju, kad Windows ir instalēts, pārliecinieties, ka visi driveri ir atjaunināti un konfigurējiet datoru pēc savām vēlmēm. 9. Diagnostika un remonts. Ja rodas problēmas, sazinieties ar profesionāļiem, kuri var piedāvāt bezmaksas diagnostiku un servisu. Daudzi pakalpojumi piedāvā iespēju saņemt datoru pie durvīm, kas ļauj ērti un ātri atrisināt jebkuras problēmas. 10. Izmantojiet piedāvājumus, neaizmirstiet izpētīt piedāvājumus pirms remonta, lai iegūtu labākos pakalpojumus par pieejamām cenām. Izpildot šos soļus, jūs varēsiet veiksmīgi atbloķēt BIOS un instalēt Windows operētāju sistēmu savā Asus V3607 datorā. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.